Cienītās dāmas, godātie kungi, jaunskungi, madāmas, sporta cienītāji, vienkārši garām gājēji, tīzli googlētāji. Labdien! Ir sākusies ķeburu turnīra 6. kārtas 2. mačs, tūlīt pat sāksies. Super intriga, 2 turnīra vadošās komandas, kuras nav zaudējušas nevienu maču, tiekās savā starpā un ticiet vai nē, kāda no viņām. Ja nepiedzīvos pirmo zaudējumu, tad zaudēs pirmos punktus. Varbūt tās būs abas neizšķirt gadījumā. To mēs redzēsim jau pēc aptuveni stundas. Spēles laiks atgādināsim 2x25 minūtes. Džavar jāpiebilst, ka aplūkojot maču protokols, jāsaka, ka Džavar komanda laikam ir savākusi labāko rosterīti, kāds viņiem pieejams, tāpēc būs ļoti jautri. Nosauksim komandas sastāvs tieši tā. Džavar 10. numurs Lukaš Tekšela, 9. Raimonds Nikmans, 6. Reinis Rozenšteins, 41. Normunds Tauriķis, Sandrs Ūdrs bez numura, tas visticamāk ir vārdsargs. 13. Andrejs Kozarezovs, 11. Māris Brits, 7. Lauris Krūmiņš, Māris Krūmiņš, 22. Kaspars Rasims, 6. Mārtiņš Stegmans. Ugunsdzēsējiem vārtos, ticiet vai nē, bet vārtos ir Andris Kuksiks, kuru gan es neredzu starta pieteikumā, bet nu labi. Pirms brīža manuāli veicām labojumus spēles protokolā, pievienojot arī Andri Kuksiku spēlētāju sarakstam. 1. Aleksandrs Pčeļincevs, 7. Aigars Putnis, 6. Romāns Ostrovskis, 11. Krists Rozgals, 3. Musatovs Eduards, 9. Pčeļincevs Kirils, 5. Slovjovs Ruslans, 4. Birznojs Desmitais Vilcāns Santis, un tāds ir arī ugunsdzēsēju sastāvs. Abas komandas šķiet ir maksimāli mobilizējušās un mūs gaida fantastisks futbols, fantastiska spēle. Raudzīsim, ko komandas būs sagatavojušas viena otrai. Teorētiski nekam pārdabiskam nevajadzētu būt, bet raudzīsim, cik nopietni momentu realizācijai būs piegājis Džavars. Iepriekšējās spēlēs viņiem bija problēmas ar ne tik daudz kā ar spēles kontroli kā tādu, bet ar momentu realizāciju. Bet šeit mēs redzam, ka ļoti labs sitiens padodās ugunsdzēsējiem, kas bija, kuru atvairīšanai vārdsargs, teiksim, kā ir, izmantoja lēcienu, ko mēs labi pazīstam kā līdeciņu, bet bīstams pretuzbrukums. Vai paspēja, aizsargs paspēja, 9. numurs ugunsdzēsēju rindās, mēs viņu esam jau iepazinuši, viņš ir Kirils Pčeļincevs, viens no bīstamākajiem spēlētājiem. Noteikti. Un, zaļajās formstērpās spēlējošiem futbolistiem. Raudzīsim, kādas pretlīdzekļus viņam būs sagatavojuši Džavar spēlētāji. Šobrīd tieši viņš pārtver bumbu, dodās reidā gar sodu laukumu malu centrējums, bet tur sastopās ar pretinieku komandas aizsarga lielisko kāju, kas vienkārši bloķē viņa centrējumu. Bīstami zaudēt Džavu. Šķiet, ka pirmā... Amizantā situācija. Nē, kā sauc šo sitienu? Līdz šķērīt. Pirmā šķērīt turnīra ietveros tika izpildīt. 6. numurs ugunsdzēsēju rindās Aigars Putnis par to parūpējās. Es atvainojos, Romāns Ostrovskis, 6. numurs.
ļoti jauki, man tas patīk. Gaidīsim turpinājumu un... Tā ir manējā. Tā ir manējā bumba. Viss, vairāk nav. Bija. Kamēr mēs komunicējam! Jā. Jau trešais bīstamais moments, lai gan šoreiz Džavara Vārtsargs bumbu nokontrolē un tikai ar skatienu pavada tā šķērsošanu, galīnijas šķērsošanu, bet, signāli ir viennozīmīgi. Izskatās, ka Džavara šī spēle būs jāaizved kā otriem numuram. Vismaz pagaidām. Redzēsim, varbūt, ka tā ir labāk. Tikmēr laukuma otrā pusē Andris Kuksiks, ugunsdzēsēju Vārtsargs, šķiet, kurš ir uzvilcis cilvēks, kurš uzvilcis kādus 4 kreklus. Vismaz, ko es no tajienes varu redzēt. Manām garlaikojās, mierinot dažādām kaujas, visādi cilšu kaujas saucieniem. Šķiet, pirmais viņa kontrolētais pieskāriens bumbai. Labi. Pagaidām ugunsdzēsēji kontrolē. Viņas kontrolē līdz brīdim, kamēr viņi fatāli kļūdījās. Pārbaudas sitiens arī Džavara komandas izpildījumā, bet, ja jāsalīdzina ar ugunsdzēsēju līdz šim iespēto, tad aptuveni 20% no bīstamības. Bet ne šie 20, ne 100 ugunsdzēsēju iespētie nebija vārtu gūšanas vērtībā, tāpēc visi šie spriedelējumi un procentuālie vērtējumi ir, kamēr rezultāts nav atklāts, ir nulles vērtībā. Stūrs sitiens, tikmēr pie Džavara vārtiem bīstams centrējums, bumba atrod 9. numuru, bet viņš tiek līdz sitienam, bet bumba iestrēgst starp aizsargiem, bet spēle turpinās. Ugunsdzēsēji turpina kontrolēt bumbu šoreiz jau laukuma vidusdaļā. Paskatīsimies vēlreiz centrējums, bet tur visu nokontrolē pieredzējušie Džavara spēlētāji. Labi nospēlē Džavara Vārtsargs. Bīstam. Nē, bet atkal Džavara Vārtsargs. Džavara Vārtsargs izskatās ir sasniedzis optimālo kondīciju un jau kontrolēs spēli gaužām labi. Rezumējot pirmās 9 spēles minūtes, jāsaka, ka ir bijuši daudz interesanti notikumi. Bet paši interesantākie vēl tikai priekšā. Neapšaubējami, kolēģi. Visiem tiešraides neredzētājiem varam piebilst, ka kanālā Sky One šo spēli varēs redzēt atkārtojumos gan rīt, gan parīt, gan arī visticamāk aizparīt. Tāpēc sekojiet līdzi informācijai. Какой судья, ну? Satikās šie 2 komandu līderi, 2 9. numuri. Un neskatoties uz auguma priekšrocību, kas ir ugunsdzēsēju rindās, Džavara nekautrēsimies viņu sauc par mazo nazīti, mazo cinīti. Viņš diezgan konkrēti pierādīja, ka
gan tehniski, gan arī fiziski viņš Neatpaliek. absolūti ne tikai neatpaliek, bet viņš arī izcīnīja uzvaru šajā mikroduelī. Ar bumbu lido mūsu virzienā. Komentētāji nedaudz iesaistījās aktīvajā futbola norisē. Labs. Andrikam pagaidām veicās, nekas tā baigi. Kamēr neatvadīs paši mājās, Jā, mums jau tāpat bija sākumā. labs futbols, skatītāji, labs futbols šobrīd risinās laukumā ir, nu jau jāsaka, neskaita! Prasās pēc kārtības, godīgi. Bet šķiet 4. numurs Spartans. tiek nekontrolēti agresīvs uzbrukums pretinieku, bet komentētājiem, bet tas tāds draudzīgs bija beigās. Davai, Džek. Čau. Nu, tas tāds pļukšķīts vien bija, bet nu, Sandi! amatieru futbolā dažreiz tieši pļukšķi rezultējās. Sandi! Mieri. Nevajag priekš vietu. Viens ieli. Bīstam, ļoti bīstam, bet bet bija normāli, kā mums saka. Ir augstas plūti, salst. Grāfs un Zīvers tev sasildīs, Jānī. Pārēdz oficiālais sponsors. Grāfs Fons Zīvers. Labi saspēlējis Džāru futbolistu un Džavara spēlētājs, diemžēl, neiztur provokāciju un komunicē ar pretinieku komandas rezervistiem, kas ilgtermiņā absolūti neatmaksāsies, es pārliecināts. Bet tieši viņš izpilda sodu sitienu pretinieks ieniņā. Plašāk, vai šitā pusē jāneiz kādam? Ko? Pirmais puslaiks ir tikko kā šķērsojis ekvatoru, nospēlēts 13 minūtes. Rezultāts ir 0-0, bet aizrauši. Labi saspēle, bīstami momenti bijuši šobrīd gan tikai paši bīstamākie tikai pie Džavara vārtiem, bet Džavar ir attapies, es teikšu. Jā, bet Džavar noteikti ir attapies un vismaz bumbas kontrolē. Viņi ir pārņēmuši iniciatīvu. Viņi ir vairāk vai mazāk ieguvuši laukumu vidusdaļu. Pirmie asumi. Nu jā, pārliek emocionāli. Džavara spēlētājs ir sava komandas biedri, noteikti ir jāaizstāv. Trauks to nevajag? Bet nu, viņš nopelnīja arī sodu savu dzeltu no kartiņa. Jā, Norman, pateic Māri. Māri pat, mazot. Māri. Bet tam es nopēlām lūgtu. Rezumējot epizodi, diezgan uzskatām varēja redzēt, ka
Džavaru komandas panākums šajā spēlē visticamāk būs atkarīgs no tā, kā viņi savaldīs emocijas. Pirms brīža redzējām, kā izpildot soda sitienu Džavaru spēlētājs komunicē ar ugunsdzēsēju rezervistiem. Tātad mēs redzam, ka nevietā nopelnīt zeltnā kartīte emocionāli it kā taisnīgi, bet ja lietām pieejam ar vēsu saprātu, tad varbūt nedaudz vajadzētu distancēties. Bet to, protams, viegli ir teikt stāvot laukuma malā. Nevis tajā brīdī, kad tu esi spēles laukumā. Nu, nekas. Būs jāslauž Džavaru komandai, lai vinētu šo spēli, noteikti būs jāslauž pretinieks arī mentāli. Varbūt kāda, teiksim, izsmejoša bumbas apvada atņemšana, kaut kas tāds, tāda pazemojuši, sportiskā ziņā pazemojuši, protams, kaut kas tāds varbūt liekot saprast, ka, come on, Jack, mēs tomēr esam tie galvenie bumbotāji laukumā šodien. Varbūt kaut kas tāds vajadzīgs Džavaru futbolistiem. Ugunsdzēsēji tikmēr šobrīd izstās ir lielākā komforta zonā, jo tā arī neviena bīstama momenta pie viņu vārtiem 15-16 minūšu laikā nav bijis. Lai gan atgādina teritoriālais pārsvars, varbūt atskaitot šo epizodu, kas gan vairāk kā izņēmums nekā likumsakarība, tomēr pieder viņiem. Raudzīsim, skatīsim. Labi, ka pamukām. Bīstams centrējums. Bīstams, patiešām bīstams bumba. Vējš un grieziens aiznes gar pašu devītnieku. Varbūt Vārtsargam nevajadzēja aiztikt, bet katrā ziņā viņš nebija. Viņam pārliecināts. Jālienas tur augšā. Bet tas no gala. Kas te? No gala jāfilmē, no augšas. Bet tad baigais zūms jātais. Jā, tas nebija. Bīstami! Es teiktu, 4. bīstamais moments bīstamā moments statistika 4-0. Bet tie ir bīstamie momenti. Tie nav vārtu gūmi, tāpēc galvenajās ailēs rezultāts joprojām 0-0. Redzēsim. Bīstam, bet... До конца! Вперед! Ноги вверх! Fantastisks līderu duels un spēle ir baudām, ļoti kvalitatīva. Ļoti minimāli brāķi piespēlēs jāatgadījumā. Jā. Bīstami! Grūti teikt no šī skata leņa, cik centimetri bija līdz vārdu stavam, bet sitiens... Labi, neklasificēsim viņu kā superbīstam, bet pietiekoši bīstamības pakāpe viņam bija.
tikmēr jāatzīmē, ka ugunsdzēsēji vārdsargs Ants Kuksis, man liekas, bumbu vēl nereiz nav tvērs rokās. Vienreiz es atceros, viņš gandrīz bumbu noripoja kā 3 metru attālumā no viņa, bet nekas vairāk tur nav arī bijis. Varbūt uz kādu momentu palaid garām tiešām, bet jā. Bumbu paņem! Labi izkārtojās viņi pa VUGD par... Не пизди, рот закрой! Играй, все нормально. Кирилл! Хорошо! Darbu komunikāciju ugunsdzēsēji rindās. Павел, Павел, плашак. Я в центре, Андрей. Рома, спокойно. Ладно. Vārdsargs pārliecināts. Jā, kārtējā bīstamā epizode, kurā Džaura komandas vārdsargam bija jāpieliek salīdzinoši liels pūls, lai minimizētu briesmas viņu Jāparāda savu vārtiem. meistarību. Jāparāda tieši tā, jāparāda savu Parādīsim otras taktiskā un komandas vārdsargu, tehniskā kurš vēl meistarība. pagaidām nav neko Ko parādījis. nav pierādījis, par ko viņš var būt mega pateicīgs saviem aizsargiem, jo, varbūt arī Džaura komandai, kura kārtējo reizi varbūt grib to vienu ekstra drošo piespēli izdarīt, lai viss būtu, Varbūt jāsit. varbūt Tālies ir ideja. biežāk vienkārši, Jā. hokejā ir uzskats, ka, ja tu nesitīsi pa vārtiem, vārti nebūs. Varbūt arī. Varbūt arī futbolā jāizmēģina kaut kas tam līdzīgs. Vai basketbolā ir šāds pats princips, Jānis? Esmu dzirdējis, Basketbolā jūs jaunībā spēlējat arī basketbolu diezgan labā līmenī. Es divreiz biju uz laukuma, vienreiz, ne, bet divreiz. Jā, uzvar tas, kurš iemet vairāk grozes. Aptuveni pamatprincips jau tāds pats. Laukumā atgriezies 9. numurs Džaura rindās. Pirmajās kārtās mēs tieši viņu iepazinām kā vienu no komandas tehniskākiem un labākiem spēlētājiem. Raudzīsim, vai viņš... Кирилл, Паша! Спелаем, пятерочка пошла! Bīstam. Atceroties ugunsdzēsēju tālšāvienu spēles sākumā. Šoreiz gan līdz tādam nenonāca, bet jebkurā gadījumā. Šķiet, ka spēles pirmais puslaiks tuvojas izskaņai pēc mūsu rīcībā esošā laikrāža. Varētu 2 plus, bija asa un bija nelielas pauzītes. Kad 4 minūtes vēl varētu būt. Pietiekoši, un šobrīd sākās, kāds laika posms mums sākās? Tātad golf razdivālku laiks sākās, jā? Ģērtos gols. Tikmēr kāds no Madrides Reāla futbolistiem. Kristiānu Bēviņa maiciņā bija. Pārliecinoši staigā pa spēles laukumu. Bīstam. 9. numurs. Ugunsdzēsēji 9. numurs atkal atgādina par savu esamību laukumā, bet tikmēr pretuzbrukums Džavari. Es gribētu minēt, ka viņiem vajadzētu izmēģināt sitienu pa vārtiem.
tas varētu noderēt, ja viņi grib gūt kaut viens vārds. Tad sitiens pa vārtiem ir tā lieta, kas varētu... Kas šajā reizē varētu noderēt. Un vai būs? Tā! Sitiens pa vārtiem bija, bet... jā, šis bija super bīstamība. A bīstamības pakāps moments šis bija. A+. Jā. Bet tikmēr jau vismaz B vai C bīstamība ir atkal pie Džavara vārtiem. Bet tur nesaprašanās un epizode beidzās. Bet nebeidzās tomēr stūras sitiens, kurš gan nav īpaši precīzs. Tomēr bumba paliek ugunsdzēsēju kontrolē. Vēl viens stūras sitiens, 9. numurs nekautrējās sist pa vārtiem. Un kas visticamāk arī ir pareizi. Viņš arī izpilda stūra sitienu. Pieļauju, ka tas būs bīstams. Ne šoreiz. Tomēr bumba paliek ugunsdzēsējiem, vēl viens centrējums. Aizsargs nospēlē lieliski, un līdz ar to arī pirmais periods beidzies bezvārdu neizšķirts. Pirmais puslaiks bezvārdu neizšķirts 0-0. Un super aizraujošas otrās 25 minūtes. To mēs jums garantējam. Palieciet kopā ar mums.